Lasījums no Lūkas evaņģēlija 18. nodaļas. Un viņš, Jēzus, tiem arī vienu līdzību sacīja, ka pienākas vienmēr Dievu lūgt un nepagurt, un sacīja: bija soģis kādā pilsētā, tas no Dieva nebijās un no neviena cilvēka nekaunējās. Un viena atraitne bija tanī pilsētā, un tā nāca pie viņa sacīdama: dod man tiesu pret manu pretinieku. Un viņš ilgu laiku negribēja, bet pēcāk viņš sacīja pie sevis: jebšu es Dieva nebīstos un no neviena cilvēka nekaunos, tomēr, kad šī atraitne man gauži spiežas virsū, tad es tai gribu tiesu dot, ka tā bez gala nākdama mani nenomāc. Un tas kungs sacīja: klausieties, ko netaisnais soģis saka, vai tad Dievs nedos tiesu saviem izredzētiem, kas dienām naktīm uz viņu brēc, lai gan viņš tiem liek gaidīt? Es jums saku, viņš tiem tiesu dos īsā laikā, bet kad cilvēka dēls atnāks, vai tas gan ticību atradīs virs zemes? Bet viņš arī sacīja uz kādiem, kas paļāvās uz sevi, kā esot taisni, un citus nicināja, šo līdzību. 2 cilvēki gāja Dieva namā Dievu lūgt, viens farizejs, otrs muitnieks. Farizejs nostājies lūdza pats pie sevis šos vārdus sacīdams: es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu kā citi cilvēki, laupītāji, netaisni, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju 2 reizes nedēļā un dodu 10. tiesu no visa sava padoma. Bet muitnieks no tālienes stāvēdams negribēja nedz savas acis pacelt uz debesīm, bet sita pie savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, šis nogāja savā namā taisnots pār to otru, jo kas pats paaugstinās, tas taps pazemots, un kas pats pazemojas, tas taps paaugstināts. Un tie arī bērniņus atnesa pie viņa, ka viņš tos aizskartu, bet to redzēdami mācekļi to saprāja. Bet Jēzus tos pieaicināja un sacīja: laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tādiem Dieva valstība pieder. Patiesi es jums saku, ja kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Lasījums no 1. mūžas grāmatas 29. un 30. nodaļas. Un tas kungs Jahve redzēja, ka Lea netapa cienīta, tad viņš to darīja auglīgu, bet Rāhele bija neauglīga. Un Lea tapa grūta un dzemdēja dēlu, un nosauca viņa vārdu Rūbenu, lūk dēls, jo tā sacīja: tas kungs Jahve manas bēdas ir redzējis, jo nu mans vīrs mani mīļos. Un tā tapa atkal grūta un dzemdēja dēlu, un sacīja: tas kungs Jahve dzirdējis mani esam necienītu, viņš man arī šo ir devis, un tā nosauca viņa vārdu Simeonu, viens, kas dzird. Un tā tapa atkal grūta un dzemdēja dēlu, un sacīja: nu jau mans vīrs man pieķersies, jo es esmu viņam dzemdējusi 3 dēlus. Tādēļ tā nosauca viņa vārdu Leviju, pieķeršanās. Un viņa tapa atkal grūta un dzemdēja dēlu, un sacīja: šobrīd es slavēšu to kungu Jahvi. Tādēļ tā viņa vārdu nosauca Jūdu, slavēšana, un tā mitējās dzemdēt. Kad nu Rāhele redzēja, ka tā Jēkabam nedzemdēja, tad tā apskauda savu māsu un sacīja uz Jēkabu: dabū man bērnus, bet ja ne, tad man jāmirst. Tad Jēkabs apskaitās uz Rāheli un sacīja: vai es esmu Dieva vietā, kas tev miesas augļus liedzis? Un tā sacīja: redzi, šeit ir mana kalpone Bilha, ej pie tās, ka tā uz manu klēpi dzemdē, un es arī dzan caur viņu augļojos. Un viņa tam deva Bilhu savu kalponi par sievu, un Jēkabs gāja pie tās, un Bilha tapa grūta un dzemdēja Jēkabam dēlu. Tad Rāhele sacīja: Dievs man tiesu ir iznesis, un arī manu balsi paklausījis, un man dēlu devis. Tādēļ tā viņa vārdu nosauca Danu, tiesātājs.
un Bilha, Rāheles kalpone, tapa atkal grūta, un dzemdēja Jēkabam otru dēlu. Tad Rāhele sacīja: Dieva cīnīšanos esmu cīnījusies ar savu māsu un arī uzvarējusi, un nosauca viņa vārdu Naftali, mana cīnīšanās. Kad nu Lea redzēja, ka bija mitējusies dzemdēt, tad tā arī dzan ņēma savu kalponi Zilfu, un to Jēkabam deva par sievu. Un Zilfa, Leas kalponi, dzemdēja Jēkabam dēlu. Tad Lea sacīja: Laime nāk, un nosauca viņa vārdu Gadu, laime. Un Zilfa, Leas kalpone, dzemdēja Jēkabam otru dēlu. Tad Lea sacīja: Labi man, jo meitas mani teiks laimīgu, un tā nosauca viņa vārdu Ašeru, laimīgais. Un Rūbens gāja kviešu pļaujamā laikā un atrada mīlestības ābolus laukā, un atnesa tos Leai savai mātei. Un Rāhele sacīja uz Levu: Dod man jelnos tava dēla mīlestības āboliem. Un viņa uz to sacīja: Vai tā ir maza lieta, ka tu manu vīru esi atņēmusi, un tu arī mana dēla mīlestības ābolus grib ņemt? Tad Rāhele sacīja: Tam būs šo nakti pie tevis gulēt par tava dēla mīlestības āboliem. Kad nu Jēkabs vakarā no lauka nāca, tad Lea tam izgāja pretī un sacīja: Tev būs nākt pie manis, jo es tevi ar maksu esmu pirkusi par sava dēla mīlestības āboliem. Un viņš pie tās gulēja tanī naktī. Un Dievs paklausīja Levu, un tā tapa grūta, un dzemdēja Jēkabam 5. dēlu. Tad Lea sacīja: Dievs man to atmaksājis, ka es savam vīram esmu devusi savu kalponi, un tā nosauca viņa vārdu Isašaru, atmaksa. Un Lea tapa atkal grūta, un dzemdēja Jēkabam 6. dēlu. Tad Lea sacīja: Dievs mani apdāvinājis ar labu dāvanu, un nu mans vīrs pie manis dzīvos un mani cienīs, tāpēc, ka es viņam esmu dzemdējusi 6 dēlus, un tā nosauca viņa vārdu Zebulonu, cieņa. Un pēc tam viņa dzemdēja meitu, un nosauca viņas vārdu Dīna. Un Dievs pieminēja Rāheli, un paklausīja viņu, un darīja viņu auglīgu, un viņa tapa grūta un dzemdēja dēlu, un sacīja: Dievs manu apsmieklu no manis atņēmis, un tā nosauca viņa vārdu Jāzepu, lai viņš pieliek, sacīdama: Lai tas kungs Jahve mani apdāvina vēl ar citu dēlu. Un notikās, kad Rāhele Jāzepu bija dzemdējusi, tad Jēkabs sacīja uz Lābanu: Atlaid mani, ka es noeju uz savu vietu savā zemē. Dod man manas sievas un manus bērnus, kuru dēļ es tev esmu kalpojis, tad es iešu, jo tu gan zini kalpošanu, ko tev esmu kalpojis. Un Lābans uz to sacīja: Kaut es būtu atradis žēlastību tavās acīs, es esmu nopratis, ka tas kungs Jahve mani tevis dēļ ir svētījis. Un viņš sacīja: Prasi savu algu no manis, tad es to došu. Un tas uz viņu sacīja: Tu zini, kā es tev esmu kalpojis un kā tavi lopi pie manis ir izdevušies, jo pirms manas atnākšanas tev bija mazums, un tas ir lielā pulkā vairojies, un tas kungs Jahve tevi svētīs caur maniem soļiem, un nu, kad tad man būs apgādāt savu namu? Un viņš sacīja: Ko lai tev dodu? Tad Jēkabs sacīja: Tev man nekā nav jādod. Ja tu man šo darīsi, tad es atkal ganīšu un sargāšu tavas avis. Es izstaigāšu šodien pa visu tavu ganāmo pulku un atšķiršu no turienes visus raibos un lāsainos un visus melnos starp jēriem un visus lāsainos un raibos starp kazām, un tās lai būtu man par algu. Tad mana taisnība liecinās par mani nākamās dienās, kad tu nāksi manu algu raudzīt. Viss, kas nav raips un lāsains starp kazām un melns starp jēriem, to uzskati kā manis zaktu. Tad Lābans sacīja: Redzi, lai jau notiek pēc tava vārda. Un viņš atšķīra tanī dienā lāsainos un raibos āžus un visas lāsainās un raibās kazas, visu, pie kā bija baltums, un visu, kas bija melns starp jēriem, un viņš tos iedeva savu bērnu rokā, un lika starpu 3 dienu gājumā starp sevi un Jēkabu, un Jēkabs ganīja pārējās Lābana avis.
Tad Jēkabs ņēma rīkstes no zaļām apsēm un mandeļu kokiem un kļavām un nodrāza tām baltas strīpas, atklādams to baltumu pie rīkstēm. Un kociņus, ko bija nomizojis, viņš ielika ūdens silēs un dzeļamos traukos avīm priekšā, ka tās nākdamas dzert apietos. Un avis apgājās pār tām rīkstēm un vedās strīpainas, lāsainas un raibas. Un Jēkabs šķīra jērus un lika tām mātēm skatīties uz strīpainām un melnām starp Lābana avīm, un lika savus ganāmos pulkus atsevišķi, un nelika tos pie Lābana avīm. Un notikās vienmēr, kad agrās avis apgājās, tad Jēkabs avju priekšā kociņus ielika ūdens silēs, ka tās pār tiem kokiem apietos. Bet, kad vēlās avis apgājās, tad Jēkabs kociņus nelika iekšā. Tad vājie palika Lābanam, un spēcīgie palika Jēkabam. Un vīrs auga ļoti varens, un tam bija daudz avju, kalpoņu un kalpu, kamieļu un ēzeļu. Divdesmit trešais psalms. Tas kungs Jahve, mūsu gans. Dāvida dziesma. Tas kungs Jahve ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zālainās ganībās, viņš mani vada pie palēna ūdens, viņš atspirdzina manu dvēseli, viņš mani ved taisnības ceļos sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigātu nāves ēnas ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu sataisi manā priekšā galdu pret maniem ienaidniekiem, tu svaidi manu galvu ar eļļu, mans kauss ir pa pilnam pieliets. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga Jahves namā vienmēr.